Sveiki visiem! Es esmu tagad, kā jūs redzat, mazāk uzņemts daudz video, bet, šis video būs par vecāku loģiku vienkārši. Piemēram, mani vecāki nesaprot mani. Piemēram, kā šits te. Piemēram, matemātikā I7. Labi, viņi priecājas. Tā kā ierauga sešnieku, priecājas. Devītnieku priecājas, bet viņi tās atzīmes neredz, viņi redz tikai četrnieku, trīnieku. Un jā, pa maitebiem, piemēram, lasīt dzīvo lapā. Man to liek iemācīties no galvas. Šits no galvas. Šits no galvas. Man reāli visu liek iemācīties no galvas. Man gribu skaidrības. Un jā, es pārībā. Tā, vienkārši. Es viņam mēģinu iestāstīt, ka šits nav no galvas, jo tur nav rakstīts engā. Šits nav no galvas. Ja tur nav rakstīts engā. Šits nav no galvas. Te ir rakstīts vispār lasīt. Vienkārši. Jā. Labi, es viņam saku, es viņu nemācīšu no galvas. Viņa tā mācīs no pakaļas. Un kas tas ir pa murgu? Kāpēc viņš par pakaļ iesaistīt? Vienkārši, es to nevaru saprast. Pudu veiku matemātikā 7. Mamma tikai pateica malts. Vai 9. Malats. Un trīnieks kā bļauj virsū. Saka, lai izlaboju. Jā, ar teica, ja es tur kaut ko tu neizlabošu aizmirst, tad es netikšu ārā un man tas nešķiet īpaši normāli. Ka tā ir jau. Te nekur nav rakstīts, ka no galvas. Ieši. Dievs. Esmu šo te, labi, šits man liekas jāzina, bet ne no galvas. Šis te jāuzraksta 10. Viņi iešķiet no galvas un lasīt, vienkārši jāmāk lasīt. Nē. Jā, tā es pastāstīju kaut ko par saviem vecākiem un tā kā komentējiet, spiediet like, subscribe. Un uzrakstiet ar komentāros par jūsu vecākiem, ja jums šķiet debīli. Un like, ja jums šķiet ļoti debīli.